Mani sauc Haralds. Mani sauc Lāsma. Mums pieder uzņēmums, kurš nodarbojas ar gardumu ražošanu. Un viņš atrodas Krimulas novadā Raganā. Man patīk pašai organizēt savu laiku. Man patīk pašai saskaņot, kad es to izdaru un kad paņemt brīvdienas es varu. Un tad restīvi sanāca tā, kad bija jādomā, ko darīt un kā rīkoties. Bija variants viens izvēlēties algotu darbu, kur tu ej zināmas stundas strādā, un pēc tam varbūt tās tev ir tas brīvais laiks nosacīt, jā, ka tev varbūt nav tik daudz jādomā. Vai otrs variants, ka tu ej dari pats, radi kaut ko jaunu pasaulē, nes par to visu atbildību, savāc komandu un virz to ideju tālāk un plašāk. Šo pastāvīgo darbu es arī veicu kopā ar bērniem. Kad man maz bija arī pirmais bērns, tad arī viņš, kad rāpoja, es reāli tur sēdēju uz grīdas un locīju kastītes, taisījām lutaušus, un bērns man līdzās auga. Mums ir prieks par to, ka mums ir tāda komanda nokomplektēta, jo uz viņiem mēs varam paļauties un uz viņiem mēs varam uzticēties, un tas ir liels plus. Tāpēc, teiksim, arī savā izvēlē darbiniekos mēs droši vien 1 no 10 novērtējām kā atbilstoši tam, ko mēs no viņa sagaidām, un vai viņš iedarās tajā mūsu, teiksim, uzņēmumu kultūrā un tajā darba raitumā. Tev ir jābūt ļoti, teiksim, kā saka, angliski flexible, ja mainīgam, ka tu spēj pielāgoties katram no šīm situācijām, un tikko kā tev notiekās šī pielāgošanas, tas nozīmē, ka arī tavs uzdevums vai šis mērķis arī ir jāpielāgo jaunai situācijai. Ja tu vilcināsies un tu gaidīsi un mēģināsi sagaidīt, ka tev būs perfekts produkts, perfekts iepakojums, perfekta komanda, perfekta ražotne, viss būs perfekti, tad tas brīdis var arī nepienākt. Mums kā mazai valstī, Latvijai, taču ar lielu varēšanu un lielām ambīcijām mēs varam panākt daudz, un tas daudz labāk izskanēs lielajā pasaulē nekā kaut kas, kas ir radīts, teiksim, Amerikā vai Krievijā, kuros ir miljardiem cilvēki. Uzņēmumu nodibinājām 2010. Gada vidū. Tas sākuma etaps bija interesants. Citreiz liekas, ka to uzņēmumu nodibināt, tas ir tas sarežģītākais un grūtākais, bet īstenībā tas ir viens no vieglākiem dažu dienu jautājumiem. Es zinu, ka man vienmēr visam jābūt perfekti, un tā jau skolas laikā visam jābūt perfekti. Mito, sezamito, kokosito, mandalito, viss. Un tad domāju, perfekto tad būs. Un tā mēs arī izlēmām šo nosaukumu, tā viņš tapa. Un tad domāju, man mājās tikai panna. Un mēģināju šos visus labumus likt uz pannas un eksperimentēt. Un taisīt gardumus. Devu Haraldam garšot, viņam garšoja. Tur teica, varbūt bišķiņ to, bišķiņ vairāk tā. Tā tapa īstenībā lutavs. Jā, paralēli pirms tam bija sataisīt daži 20 lutauši. Un, protams, to tirdziņu, domāju, tad visas bumbiņas aizies un tā un tā. Aizbraucam reāli uzreiz vispār lutaušas, bumbiņas stāv. Lielākā daļa no mūsu produktiem ir ražota bez ēvielām un margarīniem, tāpēc, teiksim, mēs cenšamies ar lielāko daļu no savas produkcijas ieturēt tādu veselīgo saldumu līniju. Ka tomēr mēs gribam
caur mūsu produktu arī nedaudz izglīdot to pašu pircēju. Un tie pircēji, kas jau saprot to lietu, tie arī novērtē tos mūsu produktus. Apmēram tas bija 2011. gada vidus, kad mēs bijām pirmajā izstādē, un tā bija, teiksim, Somija. Daži varbūt pateikt, nē, es vēl neesmu tam gatavs, labāk es pagaidīšu vēl pāris gadus un tad. Bet īstenībā reāli, ja tev ir tā iespēja, tad tev tas ir jādara uzreiz, tu nedrīkst gaidīt. Ja tev ir iespēja braukt, teiksim, uz tādu Somiju, tad tu brauc, ņem tos produktus, kas tev ir, un skaties, kas tur notiek, kā tas viss izvēršās. Plus, tev ir ļoti laba atkal pašreklāma, ka tu esi bijis starptautiskā tirgo ar savu produktu, un tas nodara, teiksim, nākotnē. Pēc tam jau mēs lēnām sākām savu produkciju tā kā piedāvāt veikalu tīkliem. Varbūt tās tie pirmie produkti aizgāja kā, teiksim, kā testa variantā, un kaut kas varbūt tur nesakrīta mūsu šīs te vēlmes, varbūt pircēju vēlmēm, bet, teiksim, pie nākušiem produktiem mēs to ļoti ņemām vērā un jau piestrādājam. Un tās reizes, kas ir bijuši kā atraidījumi, tie tikai tevi spēciņi, jo tie padara tevi tādu, vai tu spēj piecelties pēc tā, ka tev ir bijis tas atraidījums, saņemties un iet atkal. Trīsdesmitais gads bija tas gads, kad mēs sākām ražot gardumus, kas ir zināms droši vien plašākai publikai, tas ir kuki muki. Tas ir viens no mūsu tādiem varbūt tās top produktiem šodien. Un tad, kad iepriekšējais ražotājs tā kā bija pārdomās par to, vai turpināt to ražot, tad mēs ar viņiem vienojāmies par to, ka mēs pārņemam viņu ražošanu, viņu tehnoloģijas, visu šīs te iekārtas, un to visu nodrošinām caur savu ražotni. Un tas bija, teiksim, viens no tādiem atspērienu punktiem, kas ļāva varbūt no tāda maza uzņēmuma attīstīties jau par nedaudz, teiksim, nedaudz lielāku uzņēmumu. Gada vidū, ja nemaldos, sākām arī, teiksim, eksportu lēnām. Tās pirmā valsts bija mums Lietuva. Šobrīd jau šajā 16. gadā es varu teikt, ka mūsu eksports apmēram sasniedz 60% no kopējiem ražošanas apjomiem. Valstu klāstā ir tās valsts kā Lietuva, Lielbritānija un Izrēla. Ja tu virzies tālāk, teiksim, no tirdziņa uz veikalu, tad tev jāvirzās no Latvijas uz kaimiņu valstīm, no kaimiņu valstīm uz Eiropas, no Eiropas uz atkal pārējo pasauli. Tā ir visu laiku tāda nemitīga attīstība. Tā, šķiedrvielas, kas ir radušās, teiksim, jau citu uzņēmumu laikā, un pašlaik ir tas process, kad šajā gadā mēs viņus tā kā pārņemam ražošanā. Ir 1 līdz 2 ēdamkarotes dienā ar jogurtu vai kefīru, vislabāk bez piedevu, kur ir ar mežodzītiem, ar smilšķērši, ar avenēm, zemenēm, kviešu zāli. Un nākotnē mēs plānojam citas piedevas. Arī 16. gada sākumā laidām, teiksim, jaunas 4 cepumu veidus, kur ir bez miltiem, bez margarīna, bez ēvielām.
un šobrīd ir nopērkami gan Latvijā, gan arī Lietuvā. Fitī cepumi ar mandeliem, ar šķiedrvielām, ar lindsēklām un ar ķirbis sēklām. Tas ir viens no tādiem, teiksim, pēdējiem produktiem, ko mēs esam radījuši, bet, kā es jau minēju, mums ir jau padomā jau nākošie. Tā ir vēl viena no mūsu idejām. Pašlaik mēs viņus esam testa režīmā, jums ir dažādi materiāli, kā redzam, izmēģinām uz mūsu pašu bērniem. Skatāmies, kurš plīst, kurš varbūt tās turās, kurš ir atnācis tā vai tā vaļā, vai varbūt tās materiāls, kas īsti nedara, jo tas testa laiks tāpat ir savs, kura laikā mēs saprotam, vai kādi uzlabojumi ir nepieciešami šim te produktam vēl. Ja pieņemsim, jums bērns guļ gultā, ir aizmītis, jā, un jums ir bailes, ka viņš neizkrīt, jūs paņemat apakšā, saliekat vienu ar otru kopā, un tā mums izveidojās laba lieta, bērns veļoties zemē, uzkrīt uz mīkstu pamata. Ja tas viss aizies, tad tas būs tā kā viens no nākošajiem mūsu projektiem, kur mēs tā kā pašlaik testējam un cerams, ka viņš arī nonāks līdz patērētājiem. Visticamāk, tas jau būs nākošais gads. Tā gudrība jau slēpjās tajā, kad tu spēji ar to mazumiņu radīt kaut ko lielu, nevis, ka tev iedod kaut ko lielu, un tad tev paliek tikai tas mazumiņš. Ideja par galda spēli radās pirms uzņēmuma Perfekto dibināšanas. Galda spēle Oligo, un viņas tā devīze ir no sapņiem līdz miljonāram, no miljoniem līdz bankrotam, kā reālajā dzīvē. Tas ir kā aizraujošs ceļojums biznesa pasaulē pārmaiņu laikos. Šajā spēlē ir ielikts iekšā daudz no uzņēmēju pieredzes, gan no manas personīgās, gan no citu uzņēmēju, gan latviešu, gan, teiksim, ārvalstu. Dažādas grāmatas par krīzēm, par uzņēmēju darbību, par, teiksim, dzīvi kā dzīvi. Un tas bankrots nekas jau traks nav īstenībā. Tas ir tāda kā dzīves mācība, kā dzīves skola, kura spēja labāk paraudzīties uz sevi no nākošā skatu punkta un tās kļūdas, ko tu esi pieļāvis, varbūt tās izlabot un nākotnē jau darīt bišķi savādāk nekā tu esi darījis iepriekš, jo citreiz tā skola ir pat ļoti vajadzīga. Arī es uz to savu ādas izjūtas un es sapratu, jā, kad, ja tu varbūt neesi zaudējis, tu nekad nesapratīsi to, ko tu iegūsti. Tāpēc tas ir tāds, un katrā zaudējumā vai katrā tādā, teiksim, pārmaiņā ir sava iespēja, un tev ir jāmāk viņa izmantot, jo tas viss, kas notiek, tā ir kā, teiksim, mācība, lai mēs nākotnē ar savu pieredzi spētu pieņemt pareizākus, labākus lēmumus sev un tiem, kas dzīvo apkārt mums. Mēs lasām dažādas grāmatas, kas ir gan biznesa veida, gan arī, teiksim, dažādas garīgās literatūras, lai smeltos iedvesmu, idejas un trenētu pacietību, kas ir nepieciešams uzņēmējdarbībai.